man patīk tā doma par strīdu loģiski. Es domāju, ka mēs kaut kādā ziņā esam netik daudz pazaudējuši spēju sarunāties un diskutēt, jo principā mums šādas diskusijas un visādas diskusijas un konferences un semināri ļoti, ļoti daudz. Bet tas, kas mums nav, piemēram, ko mēs neredzam, ļoti klasisko strīdu debašu formu, piemēram, universitātēs, klasiskā universitātē, kā tas notika, ir viens, kurš aizstāv savu viedokli, un otrs, kurš šo viedokli apstrīd, un veidojās strīds, un tā ir absolūti normāla šī debate, pilnīgi klasiskās izglītības daļa. Es domāju, šis ir tas, nevis dažādi veidi sarunāšanās, bet tieši dažādi veidi strīdēšanās ir tas, kas mums ir pazudis. Pretējā gadījumā mēs no strīda sākam baidīties, tāpēc, ka tas var nozīmēt tikai to, ka es iznīcinu otru, vai es viņu tikai pazemoju. Un es nevaru uzvarēt strīdā citādāk kā otru, vai nu pazemojot, vai arī pārējot un uz pavisam citu laukumu, kurā strīdu vairs nav. Kā mums šobrīd pat notiek šī migrācija no eks uz šo te otru it kā tvītošanas formu. Tikai es domāju, runas ir sava vieta, bet strīdi, protams, vienmēr būs vērtīgāki.